Ņujorka joprojām netiek galā ar porziņu kompleksu tādā izpratnē, ka visi ir priecīgi, ka bijusi šāda sezona, un tā sauktie filmu veidotāji vai īsfilmu veidotāji ir uztaisījuši 3 minūšu gara rullītā ar Kristapu, kur viņam piedēvē dieva roku. Jā. Porzingad, tā saucās šī filma. Mēs paskatāmies mazu fragmentiņu. False prophets have tempted us in the past. Heretics have brought shame upon us. We have suffered as fans. We have turned off games. We have gone long stretches without wearing our jerseys. Have mercy on us. No aktieru ansambls spēcīgs. Nē, es domāju vienu lietu, kad Kristapam jāatcerās, ka pēc Ņujorkas viņš tur ilgi spēlēs, viņam būs jāiet pa aktieru. Vēl jau viņi neliek viņam strādāt, bet... Bet, iet uz to pusi. Bet cik grūti piemeklēt partneris tādam augumam? Jā, bet kā lai neiet vēl? Piemēram, sezona beigusies un starp 10 dankiem, sezonas dankiem, kas to varēja paredzēt oktobrī, piemēram, ja? Lūk, ir Kristapiņš. Jā, šitas daudziem spēlētājiem. Mēs par to sezonu esam daudz runājuši. Es domāju, man labāk gribētos parunāt par nākošo sezonu. Kas būs ar to Ņujorku nākotnē, jā? Bet to jau mēs citās pārēdēs, jā? Bet katrā gadījumā, man bišķiņ biedē tas, ka tur arī nesaskaņas un ka Phils Jacksons var aiziet un, es nezinu, tur viss stratēģija var mainīties. Kur nav nesaskaņas? Ņujorkā nesaskaņas. Jēkabpilī nesaskaņas. Bet mēs ļoti labi zinām, kā viņš tur nokļuva, jā? Labi. Kā viņš, un ja tie cilvēki visi pazudīs, jā? Pišers jau prom būs, jā, teiksim, un ja vēl Phils Jacksons ir prom, kas tur pa stratēģiju būs, ko mainīs, jo tas īpašnieks ar galvu nedraudzējās, tā kā tur viss, kas var notikt. Labi, bet Kristaps, ko dara, ja nespēlē basketbolu? Lūk, ir bildi. Viņš skatās Ņujorkas Rangers spēli. Šobrīd jau vairs neskatās, tāpēc ir laiks braukt mājās, jo Rangeri izlidoši no Stanley Kausa, bet viņi labai komandai zaudēja. Pa kreisi blakus viņiem ir ģenerālmenedžers Ņujorkas Knicks, Mills, pa labi brālis. Un Makinrojs lejā, jā? Un Makinrojs izskatās, apakšā, tur ir to cepurīt otrādi, jā? Komplekts normāls. Jā, bet viņš jau ir iegājis tai publikā, kurš tik ātri tikt ārā nevar, jā? Valdi, bet pilsētā runā, ka tu atkal būšot redzams pie basketbola. Es parādu plakātu, šāds ir plakāts, jā? Te ir Final Four. Tu tur nebūsi starp Final Four, bet mēs pēc brīža, tā būs, ka tu būsi laukumā kāds? Zini, 6 gadus mums tur ir viens VIP spēle, tā saucamā. VIPs, jā. Jā, VIP spēle, iespējams, ka es arī tur būšu. Mēs no Latvijas Universitātes studentu kluba aicināsim tūlīt Uģi Bisnieku, lai viņš izstāst par Final Four studentu mērogā. Un tad tas nopietns pasākums. Es biju students un es spēlēju studentu mērogos ļoti daudz sacensības. Valds, priežot pēc visu, vēl aizvien es students.